Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Kas tevi gaida debesīs? Šodienas rakstu vieta. Jo Jēzus ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Kolosiešiem 1. nodaļa, 15. līdz 17. pants. Šodienas pārdomas. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, tad soli pa solim piepildīja to radību. Kā pēdējo Dievs radīja valdnieku par visu zemi, cilvēku. Tā sākās laikmets, kurā Dievs savos darbos uz zemes iesaistīja cilvēku. Viņš parādīja Mūzum, kāds debesīs izskatās dievnams, un tieši tādu lika to uzbūvēt šeit uz zemes. Viņš uzlūkoja taisno Noā un pamācīja, kā uzbūvēt līdz tam neredzētu kuģi. Jūs noteikti esat dzirdējuši arī par zinātniekiem, kuri savu jauno atklājumu bija naktī redzējuši sapnī. Inovatīvais risinājums bija atnācis pārdabiski, ne paša gudrībā vai spēkā. Patiesībā ir tā, ka viss, ko tu redzi šeit uz zemes, ir radīts caur viņu un uz viņu. Bet Sātans un grēkā kritušais cilvēks to ar savu rīcību ir tikai samaitājuši. Tas norāda, ka uz zemes redzamais ir tikai atspulgs tam, kas tevi gaida debesīs. Tur vairs nebūs nāves un netaisnības. Tur tu baudīsi patiesu dzīvību un visu Dieva radības krāšņumu. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi, viss skaistais šeit uz zemes ir tikai ēna tam, ko tu esi sagatavojis man debesu valstībā. Es no visas sirds ticu, ka mani gaida kaut kas ļoti, ļoti labs nākotnē. Bet līdz tam es izvēlos dzīvot sadraudzībā ar tevi un pateicos, ka dod man izbaudīt dzīvību un dzīvības pārpilnību jau šodien. Jēzus vārdā. Āmen.